This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4063. Čikāgas latviešu radio raidījums 2023. gada 9. oktobrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Gribu ņemt bāleliņš, grib bāleliņš, sev līga viņu ņemti, bet nezin kā. Šorīt jau viņa paņemta. Lūk vīnes, kā lapas nosarkušās, caur Rīgu mēs. Skūstenos, neskūstītas lapas no rīta šai rudenī, ko nu būs ņemti šorudentīnu, jāņem būs sūrā, uguns pie gūrā, šai rudenī, sudrabs no leja, zīlējot vējā, ik rudentī. Būs jāzīlē, kā tanī senā dziesmā, tā nākotnē, kas nezināmā nāk, būs jāiekur, tā Rīgas uguns rūtā, šai rudenī, kur šodien atkal zīlē kliek, jo vienmērs jau lapas nosarkušās, caur Rīgu nes, projām skūstenos. Noskūstītas lapas no rīta šai
Dzirdējām dziesmu, kā sanā dziesmā, dziedāja Remiks un Igo Fomins. Un tagad, lai skan dziesma Dvēselīte, dzied Sīpoli. Kamēr tu šo spēli spēlē, kamēr tu šo dzīvi spēlē vien, tava kailā dvēselīte purvus briem. Dzirdējām dziesmu Dvēselīte, kas ir roka grupas Sīpoli izpildītā roka balāde. Dziesmas mūzikas autors ir Mārtiņš Brauns, bet vārdu autors Jānis Peters. Bet tagad, lai skan dziesma Tautas laiks, dzied Zigfrīds Muktupāvels. Iekļauta CD Tautas laiks latviešu patriotisko dziesmu izlase. Jāņa Lūsāna mūzika, Imanta Ziedoņa vārdi.
citas acīs dos, varbūt kā man kāds citu mēli dos. Es laikam ļoti bēdīgs izklausos. Man skumšī galva nav, man vienīgā. Man gan zīmē ir uz mēles kauzā, un naktīs kādreiz guļu pagalvī, uz katra mata garum zīmē kauzī. Kungs, viņš man ir viss, un katrs man ir viss, un manu galvu gara nocirtīs, un pašu tautu simtreiz cirtīs karš, bet par man kā garum zīmē garš, ir tautas laiks, kas viņai atvērs. Ja tautas laiks, kas viņai atvēlēts, tas laiks, ko viņa viena pati redz, un viss, ko jāņu vainagos reiz bijis, to lielvārdī vēl nostā ierakstīs, to lielvārdī vēl nostā ierakstīs. Ja tautas laiks, kas viņai atvēlēts, tas laiks, ko viņa viena pati redz. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu atzīmē Latvijas Tautas frontes dibināšanas 35. gada dienu. Divas dienas 1988. gada 8. un 9. oktobrī tagadējā Kongresa nama telpās pulcējās ļaužu tūkstoši. Tiek dibināta Latvijas Tautas fronte. Šai tautas politiskās un patriotiskās iniciatīvas kustībai bija izšķiroša nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā. Tautas fronte varēja vienu radikālo spārnu otru sakļaut tā kā kopā, un tā kā skaists liels putns paņemt zem saviem spārniem un izvest saulē. Par Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju ievēlēja žurnālistu Daini Īvānu. Tā bija arī tāda milzīga enerģija, kas pārņēma cilvēkus, ka šis ir tas brīdis tagad vai nekad. Tagad vai nekad. Un faktiski mēs to nāciju izķepurojām, izvilkām dzīvu, veselu, saglabājām savu valodu, jo, ja tas režīms būtu turpinājis, ja mēs būtu snauduši, tāpēc mēs tā saucam par atmodu, ja mēs būtu snauduši pirms 35 gadiem, es domāju, mēs šodien ar jums nerunātu latviski, mēs droši vien ar vatiniekiem, ja pufēkniekiem karotu kopā pret Ukraiņiem un censtos apspriest jebkuru brīvību, mēs jau būtu zuduši kā cilvēki. Un to vienmēr vajag tomēr atcerēties, ka izšķirošajā brīdī mūsu tauta prata pārvarēt, varbūt nepatiku vienam pret otru privāto, prata pārvarēt kašķīgu un apvienoties kādam lielam mērķim, kurš ir Latvija. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, atskatoties uz Tautas frontes paveikto un sveicot tās dalībniekus, savā uzrunā fokusējās uz nākotni. Proti, viņš atzīmē, ka Tautas fronte trešās atmodas laikā savu kopīgo mērķi, neatkarīgu Latviju, sasniedza, taču tā ikdienas jāturpina sargāt. Par savu brīvību mēs cīnījāmies pirms 35 gadiem, cīnāmies tagad, un es esmu pārliecināts, ka par to būs jācīnās arī pēc 35 gadiem. Cīnīsimies ar savu darbu, ar savu mīlestību, cīnīsimies par laimīgāku Latviju, par pārtikušāku sabiedrību, par drošākām mājām. Turpinot Tautas frontes 35. gada dienas svinības, rīt pie Benjamiņa nama Rīgā, kur veidojās Tautas fronte, atklās kustībai veltītu piemiņas plāksni. Krišs Kairs, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.
Un tagad, lai skan Latvijas Tautas frontes himna Pie pleca plecs, dzied jauniešu koris Skan. Un tagad klausīsimies mūsu korespondentes Anikas Bendikas iknedēļas programmu. Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šodien es jums stāstīšu par Ojāru vācieti. Akadēmiķis Jānis Stradiņš viņu nosaucis par lielu dāvanu mazai tautai, Imants Ziedonis par tautas sirdsapziņu, par piemērīšanās vertikāli. Jānis Peters atzinis, ka viņš kā pārjūtīgs seismogrāfs reģistrē apakšzemes grūdienus, brīdinot zemes iemītniekus jau iepriekš. Rakstīdams savām laikam, dzejnieks rakstīja mūžībai. Pravietiski skatīdamies laikā, saka memoriālmuzeji.lv. Ojārs Vācietis, latviešu dzejnieks, dzimis 1933. gadā 13. novembrī. Uz memoriālmuzeji.lv rakstīts: dzejnieka mūžs aizsākās Ziemeļvidzemē, Trapenē. Viņa bērnības neatņemamā sastāvdaļa bija karš, kas radīja naidu pret vardarbību. Visu mūžu lika aizstāvēt dzīvību kā augstāko vērtību. Vidusskolas gadi Gaujienā bija īstais sākums mīlestībai uz dzeju un mūziku. Neaprēķināmākā un skaistākā Latvijas upe Gauja viņu pavada visa mūža garumā, līdz pat Cernikavas kapu kalnam. No 1952. gadam līdz 57. gadam vācietis studēja latviešu valodu un literatūru filoloģijas fakultātē. 1956. gadā iznāca viņa pirmais dzejas krājums Tālu ceļu vējš.
Šajā laikā viņš apprecējās ar savu kursa biedreni, vēlāko dzejnieci un atdzejotāju Ludmilu Azarovu. No 1958. gada vācietis strādāja laikrakstos un žurnālos Literatūra un māksla, Liesma, Bērnība un draugs. Gadu bija Rīgas kinostudijas redaktors. Dzejas krājumos Ugunīs un Krāces apiet nav laika vācietis protestēja pret cilvēku vienaldzību, egoismu un divkosību, bet pēc nacionālu komunistu sagrāves no 1960. līdz 1966. gadam neiznāca neviens viņa dzejoļu krājums. Oficiālā padomju kritika 1962. gadā Ojāram vācietim asi uzbruka. Viņš nebija pozitīvā gaismā, rādījis padomju ikdienu. Vācietis noslēdzās sevī un lielāko daļu savā turpmākā mūžā dzīvoja kā vientulis vai vismaz nesabiedrisks cilvēks. Viņa dzeja ieguva jaunas filozofiskas aprises. 1960 līdz 1980. gados rakstītos cenzūras dēļ nepublicētos dzejoļus pēc dzejnieka nāves ietvēra dzejas izlasē Ex Libris 1988. Aizgāja mūžībā tikai 50 gados 1983. gadā 28. novembrī. Daži interesanti fakti par Ojāru vācieti ir, ka viņš daudz zīmēja mandalu veidu zīmējumus, kurus viņš meta ārā, bet viņa sieva vienmēr tos saglabāja. Vēl viņš no melna kopapīra grieza ārā sniega pārslu ornamentus. Brīvajā laikā Ojārs daudz arī staigāja lielus tālumus ap Māras upi pie viņa mājas. Tagad noklausīsimies dziesmu Meitene no manas klases ar Ojāra vācieša vārdiem. Dzied un komponējis Jānis Šipkēvits. Ir aizaugušas takas redzi pati, kur katru gadu jauna zāle dīkst, bet uz to puisi, kas reiz tevi satiks, es laikam esmu mazliet greizsirdīgs. Vai tam nekad neskatu smījām biežāk un tagad gandrīz ne, pārmainām tos, bet divi ceļi bieži projām griežas, lai tālumā ar citiem satiktos. Bet tagad šeit uz lielās dzīves trases man tevi atcerēties silti būs. Tu esi meitene no manas klases, kā zvans uz stundu sen vairs nesauc mūs. Un dzīvē visus viņu tevi mani, kur vajadzēja nostādīja draugs mūs skolas, klusīja koridora zvani no tādām tālēm kopā nesasauks. Bet atbrauc gan tu sapratīsi pati, drīz mūsu kraujas atkal ziedos plauks, bet uz to puisi, kas reiz tevi satiks, es laikam būšu mazliet greizsirdīgs. Tagad noklausīsimies, kā Ojārs vācietis lasa savu dzejoli Pūtvējiņi. Tā ir tautas sirdsapziņa, un tai mūžam tādai būt. Pūtvējiņi, dzen laiviņu, pūtvējiņi, pūt. Riesklons vai pļavas ciņi, vai nu vagars, vai nu jods, un tik vien tā pūtvējiņi, cik tu Jāņu naktī zodz.
Esi mierīgs, dzīvo rāmi, kamēr kauli sausi kalst. Dieviņš aizdos savu prāmi nokļūt tur, kur veļu valsts. Pūt vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen mani kapsētā. Muižas svils kā darvas ķīpas, platā mugurā kā galds, 5. gads velk savas strīpas, apkārt sarkans, vidu balts. Pārāk cietāda viņiem, tādai palīdz miets un plī, nav nekāda pūtvēņi, ir Božē carē hraņī. Pūtvēņi, dzen laiviņu, aizdzen mani katorgā. Durkli zemē, plecā somu, pūtvēņi, spārnus plēt, pietiek pelēt, jāsāk domāt, pietiek kaut un jāiet sēt. Paliek gaisā sapņi zili, ej, kur tālums gaida zils laiks, un svešā Pēterpilī sākas tava Pēterpils. Pūtvēņi, dzen laiviņu, aizdzen revolūcijā. Sarkanais, nāc stājies strīpā, te, kur sarkans apklāts galds, kas uz pleciem tev par strīpām, apkārt sarkans, vidu balts, tur ir muti. Stāvi klusu, lai tur muti tavies mūž, zinām sen, uz kuru pusi tavi pūtvēņi pūš. Pūtvēņi, dzen laiviņu, vai nu tur, vai Vorkutā. Atkal liktenis bangas uzsit, atkal viņam ņirdzīgs spīts, vienam stobrs uz vakarpusi, otram ņemts uz grauda rīts. Pūtvēņi vienāds šķietas tiem, kas abās pusēs limst, divas laivas stāv uz vietas, un pat arī varbūt grimst. Pūtvēņi, dzen laiviņu, Borovskā un Volhovā. Pūtvēņi, skani saldi, kaut tavs mūžs pēc nāves salds. Neviens skangals tā nav skaldīts, neviens pīslis tā nav malts. Pūtvēņi, cik ir dūšas, ne tik viegli masti lūst. Pūtvēņi, kamēr pūšas, kamēr būras ir, kur pūst. Pūtvēņi, dzen laiviņu, aizdzen tautu mūžībā. Tā ir tautas sirdsapziņa, un tai mūžam tādai būt. Pūtvēņi, dzen laiviņu, pūtvēņi, būt. Tagad es jums nolasīšu kādu Ojāra vācieša dzejoli. Vai var uzkāpt debesīs pa vienu saules staru? Var, ja tev ir tik daudz pavasaru, ja tavas zemes kokiem tik daudz zaru, kas var saules matus spīdīgos un garos izķemmēt ar zaļu ķemmi miljonus staros. Ja ar katru dzīsliņu, ar katru diegu tev ir dzīves tavs karoks, un ja man ir jākāp debesīs, es zinu, ka es varu. Cik vētru nav bijis, cik sviedru nav lijis, cik lietu nav sijājies pāri, bet palicis glūts. Skaudri taisnīgi rādoši un bezgalā kristāltīrs, tas tautas dvēseles spogulīs. Skaudri taisnīgi rādoši un bezgalā kristāltīrs, tas tautas dvēseles spogulīs. Liec vecu un jaunu, liec labu un ļaunu, liec pats savu seju, tam kristālam klāt. Un bez kādiem meliem un saudzības parādīs visu, to tautas dvēseles spogulīs. Un bez kādiem meliem
dzirdējām vīru kori Ķekava, dziedam dziesmu Tautas dziesma ar Raimonda Paula mūziku, Ojāra Vācieša tekstu. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas ziņas palīdzēs jums sveikt radus un draugus svētkos Čikāgas ziņas novembra-decembra numurā. Pirms 17. oktobra atsūtiet informāciju uz čikāgasziņas@gmail.com. Var ziedot naudā ar čeku vai caur Zelle. Īpašas svētku sveicienu likmes. Jūsu vārds sarakstā ir tikai $10. Jūsu vārds treknā drukā ar īsu sveicienu, piemēram, nākšu ciemos, sals vecītis, tikai $20. Sveiciens biznesa kartiņas lielumā ir $25. Tā ir $5 atlaide. Ceturtai lapspuse $40, arī $5 atlaide, puslapa $80 un pilna lapa $150. Tuvāka informācija rakstot čikāgasziņas@gmail.com vai zvanīt 872 301 6638. Paldies! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Mēs esam pasaules visvecākie, nepārtrauktie, brīvie latviešu valodas raidījumi un skan jau no 1952. gada. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies par atbalstu! Paldies par klausīšanos! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Klausīsimies dziesmu Taisnība no Mikrofons 1989. Dzied Zodiaks.
ņem ķēpu piezīgu līdz. Cer katrai nezālē galvu, kas mūsu laukos tīd. Un ne tik vien rētais nos augus, lai tavas vadības skan. Cer mano žēlastību, līdz jātību ja visu, kas cīņā pret tevi tavs asmenis zeme lai slījā. Mēs negribam saldas druskas, mēs gribam tevi vijā. Nācārā, cik ilgi miegs tevi valdzinās vārds. Jau tūkstošiem gadu seno pēc sevis stāvūrā. Paskatīsimies, kas parādās vietējā kalendārā. Šo trešdien, 11. oktobrī, 12. ir nākošais pensionāru sajiets Likstas dienvidu ēkas mazajā zālē. Šo mēnesi svinēsim Oktoberfest ar Jāņa Plūmes sagatavoto jauko programmu. Nāciet visi! No 13. līdz 15. oktobrim būs ALA kongress Karmelā, Indiānā. Vairāki čikāgieši brauks pārstāvēt mūsu Čikāgas organizācijas. Novēlam ALA un visiem delegātiem ļoti veiksmīgas un lietderīgas pārunas. ALA kongresā uzstāsies grupa no Latvijas Tirkiz Band. Grupa ir no Jelgavas, un Karmela, Indiāna ir māsu pilsēta Jelgavai. Dzirdēsim tagad vienu dziesmu, ko dzied Tirkiz Band. Dziesmas nosaukums Tēvzemei.
saulīte, manu zemīti, ziemelim smaga roka. Es savā tēvzemē iestādu mūžaļu cerības koku. Es savā tēvzemē iestādu mūžaļu cerības koku. Sasildi saulīte, manu zemīti, ziemelim elpā augstā. Es viņas dvēselī sildīšu, ticības svētajās plaukstās. Es viņas dvēselī sildīšu, ticības svētajās plaukstās. Apmīļo saulīte, manā zemīte, katru ozolā zīli. Es savai tēvzemē pieglaužos, ticot, cerot un mīlot. Es savai tēvzemē pieglaužos, ticot, cerot un mīlot. Visi kopā. Apmīļo saulīte, manā zemīte, katru ozolā zīli. Es savai tēvzemē pieglaužos, ticot, cerot un mīlot. Es Un tagad klausīsimies ziņojumu no mūsu Latvijas korespondenta Ivara Švānfelda. Labvakar! Latvijas okupācijas muzejs nesen nodibināja darba grupu, lai izstrādātu noteikumus ētikas komisijā. Šī komisija būs atbildīga Latvijas okupācijas muzeja biedrībai. Ir notikuši jau 2 sēdes un pamati jau tiek likti. Ētikas komisija skatīsies, lai darbība muzejā atbilst mūsu statūtiem. Zeralgēmas domas virsvalde tikās pirms pāris nedēļām, bet mēs vēl neesam saņēmuši par to, ko viņi runāja tur un kāda bija lēmums sakarā ar pārvietoto pieminekli. Uz Latvijas okupācijas muzeja rakstīto vēstuli atbildes vēl nav saņemtas. Pašlaik apmeklētāju skaits muzejā ir sasniedzis 14,000 apmeklētāju. Izglītības nozara turpina rīkot vēsturiskus seminārus skolotājiem, kuri ir ļoti labi apmeklēti. Tā kā muzeja izglītības nozara ir izglītības iestāde, tad apmeklētājiem pēc kursa beigšanas tiek pasniegti oficiāli dokumenti. Sakārtotas 2 izstādes, kuras iesaista Ukrainas okupāciju. Latvijas okupācijas 55. apkārtraksts ir gandrīz pabeigts un drīz tiks izsūtīts.
Daļa no okupācijas laika pieminekļu druskām ir nogādātas muzeja pāraudzībā, bet varētu būt, ka vēl kāda cita tā laika pieminekļu daļas varētu nokļūt Latvijas okupācijas muzeja uzraudzībā. Muzeja krājumi no gāztiem pieminekļiem glabāsies drošā vietā. Muzejs jau nav vienīgais, kurš ir nopietni iedziļinājies taupības režīmu plānošanā. Tika apspriests par darbošanos 5 dienas nedēļā. Arī turistiem tikai atvērts 5 dienas nedēļā. Arī vairāk strādāt no mājām, tas ir darbiniekiem. Citi muzeji un valdība ir iesaistījusies līdzīgās sarunās. Mūsu misija ir, lai muzeja apmeklētāji saprot mūsu sarežģīto vēsturi un lai gidu vadītās grupas saprastu, kas tiek stāstīts. Tāpēc jau pie atjaunotā muzeja plāna bija ieskaitīti audio gidi vairākās valodās. Tas arī parādās muzeja budžetā, bet sakarā ar pasaules problēmām un inflāciju konstatējam, ka ar budžetā ieplānoto summu mēs nespēsim šos audio girus iegādāties. Tāpēc es lūdzu jūs palīdzēt ar ziedojumiem tieši šim mērķim un pie ziedojuma minēt, ka tas ir audio gidiem. Mēs ļoti pateicamies par jūsu gadiem ilgu ziedošanu un muzeja atbalstu. Bet šī ārkārtas stāvoklī jāgriežas atkal pie jums ar šo lūgumu. Liela pateicība jums un vēlam jums veselīgas dienas. Ivars Švānfelds no Salaspils, Latvijā. Esam saņēmuši sēru vēsti. 30. septembrī 101 gadu vecumā mūžībā tika aizsaukts Jānis Kalniņš, dzimis 1922. gada 4. februārī. Informācija par bēru dievkalpojumu Svētā Pētera draudzes dievnamā tiks izziņota vēlāk. Vēl pirms pāris mēnešiem Jānis rokā ņēma savu iemīļoto violi un nospēlēja Tek saulīte tecēdama. Pieminēsim Jāni, dzirdot šo tautas dziesmu Ave Sol izpildījumā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību visai Kalniņu ģimenei. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar dziesmu Aijā, dzied vīru koris Straume. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar! Kluse koki, kluse lauks, kluse kaljas sīni. Aijā mana dzimtene, meži, meži sīni. Aijā mana dzimtene, meži, meži sīni. Strauja krāce vilnis vjāc, cits vai vēl ko gaida. Skumjījās aizsmaļo, nav man tavas maigas. Skumjījās aizsmaļo, nav man tavas maigas. Kluse kalni, kluse lauks, kluse kaljas sīni. Tālu mana dzimtene, meži, meži sīni. Tālu mana dzimtene, meži, meži The preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. This is Access Radio, AM 1240, WSBC, Chicago.